Šodien ļoti intriģējoša cīņa. Hokeja skola Rīga uzņem ARVL Enerģiju. Zaprivoda, ļoti veiksmīgi atņem tieši Rīpa Tomsonam. Nesnāc, gan ilgi uzkavēties šajā uzbrukumā ar Rīzniekiem. Un jau tagad atbild no Enerģijas. Atkārtots metiens un rezultāts atklāts. Tikai 2 minūtes bija nepieciešamas viesiem un Laimutis gūst vārtus. Tikmēr pirmo iespēju nesanāk realizēt Rīzniekiem. Kopumā arī jāsaka, ka nebija īpaši izteiksmīga šī spēle, bet tagad, kas par momentu, Šņeps tomēr neuzlauž tur Maksimu Dūvu. Vēl viens metiens, šoreiz jau Solastejs no pašas vārtu priekšas raidīja Rīpu vārtu virzienā, bet izskatās arī, ka tur pēdējā brīdī nedaudz patraucēja pretinieku spēlētājs. Turpinājumā pacīnās tomēr Enerģiju un Rīpu vēlreiz izdodas atgūt. Tagad metiens no Lohača, līderis. Jau pozicionālais uzbrukums turpinās lietuviešiem. Abas saspēle metiens un izskatās, ka pa vārtu ārpus trāpīja Rīpa. Tagad diezgan ātra Rīpas kustība. Te arī izcils saspēles šāviens pa vārtiem. Izskatās, ka Solastejs nedaudz pielaboja Rīpas lidojumu virzienu. Turpina saspēlēties viesi. Iziet šī tālā piespēle uz Binkuli jau otro reizi metiens un vārtu konstrukcija šoreiz noskandina Hokeja skolu Rīga. Vēl viens šāviens. Un tagad Briedis kļūdās uz zilās līnijas. Kumeļaus gan neaizskrien par vienatnē pret vārdsargu. Paspēja Briedis vismaz daļai savu kļūdu izlabot, bet tagad Kumeļaus kas par pauzi. Bet jau tādā šaurā leņķī aizsido Kumeļaus, ka galā diezgan ilgi šie hokejisti ir laukumā. Tur redzam, ka Diļevkas partneri devušies nomainīties uz svaigām kājām. Botramovičs tagad laukumā, tur Rīza Privoda vārtu priekšā netiek līdz metienam. Tālāk metiens. Brāls jau nebija īpaši izdevīgā pozīcijā. Tagad Solastejs. Šeit Elektrāni arī diezgan veiksmīgi pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Tikmēr kā šeit nomainās Rīdznieki, atstāja savus 2 aizsargus un vārtsargu. Tā paliek 1-0 Elektrāni Enerģija vadībā. Lohačs. Maikštību izdara un tālāk arī Rīpa nonāk vārtos. 2-0 un Elektrāni dubulto savu pārsvaru. Arī, teikam, labi, viņš ir iedzīvojies Lietuvas vienībā. Kā tagad atbildēs Rīdznieki un atbild viņi diezgan ātri, samazinot vārtu starpību. 1-2 kļūst rezultāts. Labs darbs vārtu priekšā un īstajā vietā un īstajā laikā šoreiz ir Diļevka. Ļoti saudabīgi grib atlic no laukuma stūra. Macijevskis pamāna un pats tālāk mēģināja vai augšējā stūra arī pieraidīt. Tovarišs, viņam metiens tālāk, gan Macijevskis tieši vētrā tāp. Sārts. Tālāk Botramovičs, pēdējās 15 sekundes līdz pārtraukumam. Botramovičs, 2 spēlētājs tur uzvilk sev virsū, tālāk diezgan veikli arī atbrīvojas Botramovičs. Briedis gatavo metienu, un kas par šāvienu? Trešajā spēlē pret Elektrāni Enerģiju. Briedis gūst vārtus un ļoti svarīgus vārtus, pie tam tikai 7 sekundes līdz otrās trešdaļas beigām. Uzvariem tiem Laimutis, Lohačs, vārta autors, kopā Krasilnikovas saspēlējis. Tālāk Laimutis šoja pa vārtiem un arī pa pie Vecvanā. Vēlreiz Binkulis, Laimutis no Saleņķa. Arī šoreiz nesanāk trāpīt. Tālāk metiens un šeit gan bīstami un Laimutis atrod Rīpu vārtu priekšā, tādējādi realizē skaitlisko vairākumu Elektrāni Enerģija un 12 minūtes līdz pamatlaika beigām izdodas viņiem arī izvirzīties vēl vienu reizi šodienas spēlē vadībā. Šņeps tikmēr šeit caurgājiens iezīmē Šņepstam un galā krīt Šņeps un kā šeit nav 2 minūtes. Ievada jau jaunu uzbrukumu turpinājumā mājnieki. Diļevka pavirzās uz centru. Šoreiz metiens un Botramovičs ir cietis stūrī. Mēģinās tagad jau mājnieki atgriezties atpakaļ zonā. Solastejs un diezgan muļķīga kļūda tagad. Laimutis un hatriks Laimutim un ARVL Enerģija izskatās, ka ļoti sev pietuvina tagad uzvarēja šodienas spēlē. Mazākumā tukšos vārtos Davidas Laimutis gūst vārtus. Vecvanaks dosies mainīties pret sasto laukumu spēlētāju. Tā arī notiek. Pumpiņš tikmēr ar Briedi. Apmainās ar Rīpu. Briedis met pa vārtiem un
Intriga paliek dzīva. Trešais rezultātivitātes punkts un otrā rezultīvā piespēle Briedim un vārta autors ir Polis. Tas arī ir viss. Trešā uzvara vien šajā sezonā Elektrānu Enerģijai un rīdziniekiem pārtrauks 5 spēļu uzvaru sēriju.